Šodien dosimies apraudzīt, kā sokas vienam no mūsu klientiem. Laižam! Šodien esam ciemos pie Zigurda Millera, viņa lauka īpašumā. Zigurds Millers ir Millera Grillenam īpašnieks, kā arī ļoti zināms motosportists. Sveiki, saimnieki! Sveiks! Esam sarūpējuši arī tev nelielu dāvaniņu, lai saimniecībā darbi iet no rokas. Jā, paldies! Skatos, tavs darba rumaks ir darba kārtībā. Varbūt tu vari pāris vārdos izstāstīt, kādiem tieši darbiem tu izmanto šo traktoru? Nu, primāri bija doma vienkārši sakopt šos 10 hektārus ar pusīti. Šeit 30 gadus neviens neko nebija darījis, tikai kurmi, kalniņi un viss tagad jau var redzēt, tomēr, kad ir līdzens un visas pļavas ir izpļautas, sakoptas, plus vēl kaut kas tiek parakts ar frontālo un ir iegādāts arī ekskavātors uzliekamais. Rokam, daram, pļaujam. Saka, lūdzu, kādi ceļi tieši tev aizved līdz Kjotī? Ceļi jau viss sākās no tā, ka pēkšņi iegādājāmies zemi. Ģimenei, vecumdienām vai atpūtai, to jau dzīve rādīs, bet izbraukāju, laikam, 4 vai 5 uzņēmumus, iebraucu Kjotī. Pa ceļam es netālu dzīvoju tur un, ko es apstījos, man krāsa patika. Tas bija pirmais. Un tad es noskaidroju visus parametrus, paskatījos YouTube, paskatījos, parunājos ar cilvēkiem. Sapratu, ka, labs aparāts varētu būt un tad griezos pie tevis. Kopumā tu vērtētu, kad tev ir izdevies veiksmīgs pirkums? Esi apmierināts ar tehniku? Kopumā man liekas visveiksmīgākais, jo man bija prioritātes būtībā, lai viņš ir neliels un stiprs. Vairāk jau man neko citu nevajag. Un 60 zirgi izanalizējot, sapratām, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs, ka lielāku nemaz nevajag. Tad jau bija tikai jāpiespiež, lai dabūtu viņu. Es atceros, ka tu biji ļoti, ļoti priecīgs, kad tu saņēmi traktoru, ļoti lepns arī savu draugu priekšā. Jā, mums bija vesels pasākums, traktoru dienas savējās un nosvinējām kārtīgi un izmēģināja visi pēc kārtas, pamēģināja raktī. Patikās visiem, ļoti patikās. Viņš, kā es teicu, maziņš, ņiprs. Ļoti tāds. Personīgi rekomendēt cilvēkiem? Es noteikti rekomendētu, bet ja man vajadzētu pirkt kādreiz, arī kaut ko vēl tam līdzīgu, kaut kādām citām vajadzībām, droši vien es izvēlētos Kjotī, jā. Jo uz šo brīdi es esmu nobraucis 74 laikam pusstundas. Būtībā gandrīz pats visu esmu pļāvis un darījis. Nedaudz kaimiņš piepalīdz šeit, tur kaut ko tā pabrauc arī druscītiņu. Man tā kā problēmas nav bijušas un es esmu apmierināts.